Ja saprotams veca. Lielas vērtības nav. Bet labi vismaz ērti pāri kalnam. Nu jā, bet saproti, tagad daudz atstāja tukšas. Tukšas, nu tagad ir daudz labāk, kā kāds iekšā dzīvo. Tad neizdauza. Jā, nāku. Nāku. Mirga, kā tu vēl neesi apģērbusies? Nu, mums tak jābrauc ir. Mums tak pēc 10 minūtēm ir autobus. Ar Natāru viss ir sarunāts, nu, taisies braucam. Tu par to mājas plēšanu. Nekas tāds nenotiks. Un es arī to neizlēmu. Mājas mantinieki ir mani dēli. Bet viņiem tak ir vienalga. Nu, kā tu teiksi, tā būs. Nu, tad es teikšu tā. Dzīvojiet. Es pārcelšos pēdi, bet papīriem klāt neķersimies. Veja, mora. Es tev tūlīt parādīšu, kurš te ir duraks. Tā. Nu labi, teņš skraida apkārt pa visu. Koti zīš, kur govi ienāk prātā, šīs te uz durakiem, ne? Kāds teļš? Kāds teļš? Tas, kurš pasprucis no aizgalda. No sātana. Nu, ka gova krena jūs te sēž, ka neredz, kas fermā notiek. Es prēmijas noņemšu. Vieskais te stāv. Jēzu. Nu, es jau aizgāju. Nu, es jau biju, jau dēli aizgāju priekšā. Alda iesitīs naglu, nu. Alda iesitīs naglu, visu uz otru tik noveļ. Ai, nezinu. Ko no sevis iedomājas? Nezinu, ko. Es? Tak nē, tak es par mirgu runāju. Sēž tur tā kā tāds suns uz tās savas siena gaudzes. Pašai nevajag, citam nedod, nu. Oi, ne, nu taisnība jau teica. Taisnība jau teica, tās mājas, tie narbuļi jau viņai tā kā nemaz nepieder. Tas jau pēc papīra tikai tā sanāk. Tad tu tā kā, nu... Ko tā kā? Tā kā, kas tu slīmēsi vai izliesies? Nu jā, es gribu pirkt. Es tak samaksātu, cik prasītu, visu samaksātu. Vispār taču. Labšķi tā narbuļi jau ir manas tev mājas. Nu, šī neko ciets tā kā akmens sēž un neko dēliem taupot. Dēliem. Nu, bet viņam tā māja, tā kā, es nezinu, nu, nahrien vajadzīgi vispār. Nu, ko? Nu, nekas tur nebija, vai izbļaustīties tik vajadzēja atkal, ja? Nu, vajadzēja. Nu, tic vai netic vieglāk palika. Nu, to burbuli vajag laist laukā, viņš tak spiež tevi no iekšas. Nu, es negribu. Vajag laist laukā un tad, tiešām vieglāk tā kā palika. Labi. Bet tos narbuļus es tomēr dabūšu. Agri vai vēl, bet dabūšu gan. Davai, spēlējam tālāk. Nāk jaunais gads, ceļš nestaigāts bez pēdu, bet drīz tur mūsu jaunie soļi trauks. Mēs zinām, mazāk rūpju būs un bēdu, prieks saulainais kā zelta puķe plaukst. Jau nav. Pagaidām ir Ziemassvētki, un es jūs aicināju tāpēc, ka gribēju pateikt, es taisos aiziet. Māt, nu ko tu tagad sāc? Kāpēc tik drūmas domas?
Nē, nedomājiet, ka uz turieni vai diezin kurieni. Es taisos aiziet no Nārbuļiem. Uz Eidi jauno māju. Tas ir pareizs lēmums. Ak tā? Juri, tu nedomā, ka mēs kaut ko pret tevi. Nē, ko. Bet tu padomā pats. Šajā tumšajā laikā man vienai lielajā mājā es sajūtu prātā. Man taču patika. Vientulīgi. Runa nav par to. Es nekad nedomāju, ka es palikšu viena pati te Nārbuļos, un es negribu izlemt Nārbuļu likteni. Ir tā, ka Tamāra un Tungus grib pirkt. Es atteicu. Ko jūs par to domājat? Nē, es neesmu par to domājis. Es tikai domāju, ka būtu, labi, mēs te visi tik ilgi. Būtu labi, mēs vasarās varētu atbraukt, padzīvot. Bet, ja māja stāvēs tukša, izdemolēs? Nē, es atļauju dzīvot bez pirkšanas. Nē, tad lai dzīvo, tad arī redzēs. Varbūt tēvs gribēs atgriezties. Viņš visu laiku raksta, ka sapņo par Nārbuļiem. Aiziešu tur pagrūzīt radio. Kādreiz pa kādu vācu stāciju pusnakts svētnakts raidi. Bet mēs varētu kaut ko iest. Kāds pīrādziņas vai rosaliņu. Jā, tur galā paši. Eidi. Negroz, tur nāc. Eidi, nāc. Pasēdēsim, paklusēsim tāpat. Atcerēsimies tos mazos jaukos brītiņus, kad mēs te Nārbuļos katrs jutāmies kaut nedaudz laimīgi. Dāvā tev priecīgs Ziemassvētkus. Tēti, tur vēl ir dāvanas. – 1986. gadu ANO asambleja pasludinājusi par miera gadu. Mēs drusku nokavējām miera propagandas pasākumu Nezinu, vai panorāmā rāda Černobiļu. Un, lai to rezonētu būtiski, pirmais etaps top šeit. Kopīgi domājot, strīdoties, vienojoties. Plašākie pasākumi šogad ir miera nedēļas, aģitācija, braucienu, miera stundas. Iepazīstieties. Profesijas radioinženieris, Latvijas PSR jaunatnes organizācijas komitejas priekšsēdētājs. Tā Valdis Lipskis, students, topušais ekonomists kibernētiķis. Zariņš Kristaps, varētu teikt, jaunais gleznotājs. Edvīns Inkēns, esmu žurnālists, nodarbos ar starptautiskiem jautājumiem. Viņi visi ir miera aizstāvēšanas Latvijas komitejas un jaunatnes organizācija. Nē, man felčerīts teica, viena piliena rītā un viena vakarā. Pret radiāciju. Nē. Es labāk šito pret radiāciju. Kuram mēnesim gan ir vēl mazāk krāsa nekā aprīlī. Un tieši šai laikā pa visiem republikas ceļiem iziet krāsu vīriņš. Ir atkal klāt gadskārtējās mākslas dienas. Ko jums pašām dod šīs mākslas dienas? Tas dod tādu noskaņu cilvēku emocijām. Kopēja vienotība, tāda kopēja harmonija. Andi! Raimond! Nāc šurp! Jā! Nu, tāds mazs svētdienas darbiņš, ko. To puķu dobi arī likvidēsim pa tīro. Un kāpēc? Smuki taču. Tagad vairs nav modē.
un tu aizēji uz garāžu un atstum tos stādus, kas tur palika? Nu, māma, varbūt, ka labāk nevajag. Kāpēc tieši tagad? Uznāks radioaktīvais lietas un viss aizies pa pieskari. Visi tavi kociņi un mēs arī. Nu, bet ko tu muļķojies? Atradis arī ar ko jokot. Nu, labi, bet vairāk neko. Man ir darīšanas. Lielās vai mazās? Paņem vienu. Kāpēc tēvs nenāk ārā? Tu taču zini, viņam atskaitas. Atskaitas. Labvakar! Labvakar. Ko tad tu bez lāpstas? Mums talka. Labvakar. Talka? Tad jau tev polši ir mājās. Iedzert vajag. Kas tad, nu? Man jau puiku brīvprātīgajos obligātā kārtā sūta uz Černobiļu. Eidis mājās. Nāc. Tāpat jau vairs nav ko redzēt. Nu, tu mani arī laidīsi pie teikšanas? Vai līdz rītam tu sēdēsi? Ko? Nu, laidīšu. Tu jau lūsti? Tikai tās atskaitas man jau aknās sēž. Svētdiena ģimenes lokās vajag. Neburkšķi. Priecājies, ka var darboties savā mājā. Nevis Černobiļā. Jā. Priecājos. Un, ja kas, kāpu apstādījumi jau ar gatavi mums, vai ne? Ka tu mūdi atkānies. Skujiņi tagad ir modē. Nabaga drufs. Nedodies. Atceries, ka krūmiņi pa vakariem jāpalaist, lai iesakņojās. Nu, prātā nenāk. Tas puikā, lai pastrādā. Nu, protams, bet viņam Andim ir iestāja eksameni, un viņam jāpagatavojas pirms Rīgas. Nu, tad lai Raimis. Viņš mums, tā teikt, universitātei cauri jau izgājis. Pa gaiteņiem vien. Raimis par augstu paķēra, tāpēc netika iekšā. Tu jau nevar salīdzināt, kāds konkurss ir juristos un kāds filologos, kur Andis. Tur jau pušas uz rokām nesājot. Jā. Un kas viņš pēc tam būs? Skolotājs. Vīrietim tā nav nekāda profesija. Tas te noskrāpējis. Un alga viņam arī būs. Tik cik kaķis uz astes var aizvest. Viņš raksta dzejoļus. Varbūt būs dzējnieks. Zinām. Strādāt nepatīk. Aikā gribas ēst. Laikam būšu dzējnieks. Apvainojies? Nevajag. Būs mūsu dēls ģēnīgs. Jā, tu tikai neaizmiedz, kamēr es mazgāšos. Palas tikmēr kādu atzītu ģēniju.
Veči, ko? Raimi, ko prasa kā slimam? 4. Labi, tikai pa draugam. Uz Jāņiem kaut kas jālaiž arī uz lecas. Tā tik būs teātris. Atļauts uz pūļu tikai pa polšam, bet visiem jau netiks. Priekš mums pieglabā. Mēs taču neiesim rindā karot kopā ar visiem. Nu tad nāc iepriekšējā vakarā ar spaini. Nu, Ren, ko? Izliemu atvedīs? Mucās! Jā. Mucās! Gribēju gan. Ej. Un lai jūs nestaigātu pa ciemātu ar pudlēm rokās, mums nevajag nepatikšanas. Un tagad ar neplātīties. Tūlīt, nu traktors tepat pie stūra. Cik paņēma? 4. Cer, ka pie dīķa. No otrās kastes? Kas es debils, vai? Nu, skaidrībai jābūt. Nu, re. Paldies Gorbačovam par sauso likumu. Kamēr viss gāja uz letas, man taču netika ne graša. Nu jā, nu prēmija. Bet to jau arī tas priekšnieks mēģināja noskaust no ņem. Bet man uz Sočiem, uz Kislavodsku gribas. Bet kā? Tad ar kreiso preci? Kāda kreisā prece? Kāda kreisā prece? Neko nezinu. Neko nezinu. Labi, nu bija. Pa bišķiņam bija. Kas man tur aizvāzgās ārā? Līdz Jāņiem, lai nebūtu neviena lieka pudele. Neviena! Visiem nepietiks un tautas modrā acis izošņās visus kaktus. Ošņā jau parasti ar degunu. Vienalga. Kontrolieriem. Mīli deguni. Acis platas. Šprotis ej krāmēt. Johaidī, tu sievieti būdam varēji parūpēties par savu vīru, nu? Kas notiek? Viņš agrāk nebija tāds dzērājs. Es tev gan varētu pateikt, kas notiek. Bet priecājies, ka es to nepasaku. Jā. Tas ķipotais stāv? Jaunais? Kāpēc? Stāv ķipotājs. Ko tu gaidi? Tu lietu gaidi? Es to arī čelī noņēmu no agregāta. Viņš piedzēries. Nu ne jau no lopā, bet es neiešu atbildēt, ja kaut kas notiks. Nu, ja dritu vai micīt, Eidri! Nu, kas tas ko ir? muti viņiem aizsiet? Es nezinu, kur viņi ņem. Veikalā nepārdod. A, tu paprasi savam puikam? Raimondam, jā, ko tu brīnies? Paprasi. Es zinu, man ir laba špionāža. Es visu zinu, man tikai rokas parīsām ir. Nebūtu viņš tajos patērētāju štatos, es viņu atlaistu. Viņš tev paskaidros, viņš tev visu paskaidros. Paklau, es negribu būt stupečs, bet ja vajadzēs, es ziņošu. Tu saprati, ja vajadzēs... Labi. Nomierini. Es parunāšu ar savu dēlu. Kā taviem ar veselību?
paldies Dievam, kad ir vismaz sākuši ārstēt, bet tā ir smagi. Baigi smagi. Būs jau labi. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск из цикла «Янтарный ключ». Работаю в студии телевидения Риги, Таллина, Минска и Вильнюса. Esiet sveicināti, Риmas, Слава, Урмас. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сейчас вы видите и слышите Ригу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад с вами встретиться. Здравствуйте, все телезрители, поклонники «Янтарного ключа». Добрый день, Гунтерс, Урмас, Римас. Рады встрече с вами. Тема сегодняшней передачи – местная промышленность. Всем телезрителям, написавшим нам, шлем музыкальный приз. Алдонато Телевичуте исполнит песню молодого композитора Аниса Хловы «Лето». Vasara, 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 jingine, jengenti, jingine. Vasara, pasaka, pasaka, atasanız ve jinginiz. Vasara, vujvere, vakara, vasara, vakara, pakeris. Vasara, vakara, palanda, vasara, Ko tu viņam iedevi? Ko? Neko. Vai pārdevi? Neko? Es gan zinu, ka neko. Rīt atkal tur ir čelī man no traktora jāņem nost. Tāpēc, ka viņš galīgi piedzēries. Vai pohainis tā kā acis smiglojas. Ko tu bļausties? Šodien ir svētdiena. Svētdiena, jā. Nu? Tāpēc mājās točku var ierīkot, ko? Nepietiek ar to, ka tu kreiso šņabu veikalā tirgo? Es neko netirgoju, es esmu tikai gruščiks. Jā, tikai. Un par to man ir kauns. Padomju valstī, jebkurš darbs ir godājams. Tu beidz man ar šitiem citātiem! Kas no tevis izaugs, ko? Sliņķis un plānā galdiņu urtbejs tu esi. Kā tu dzīvo? Visu dzīvi tā grib nodzīvot, tikpat truli. Paldies! Es esmu ļoti gana daudz redzējis, kā tu no rīta līdz vakaram ņemies pa garāžu un pa lauku un naktī lasi grāmatas. Un ko tu diži esi sasniedzis? Kolhos galvenais agronoms. Ha! Lieliski! Galvenais, negalvenais, tāpat tu ej uz degunu krizdams un esi vainīgs pie tā, pie kā tu neesi vainīgs. Es esmu personība un es atbildu tikai pats par sevi. Šņabi kasts un putrai mais, atbilstoši personībai. Tev nav tiesība man mazgāt galvu kā mazam bērnam. Es esmu pieaudzis un es zinu, ko es daru. Nu, tad zini, Jāra. Tu taču esi gudrs puika. Барсик. Барсик, Барсик. Барсик. Йохайди. Стулась Катя. Недавно в одной из зарубежных газет наше общество было названо обществом без страха. Причем это было
сказано в связи с тем, как думает нынешнее советское руководство, Горбачев привести в движение это общество, у которого нет никаких страхов. Живут себе спокойно, не заботясь о завтрашнем дне. Почему им надо перестраиваться? Причем это передается, конечно, на языках русском и других языках народа нашей страны. И цель, я понимаю, вы улавливаете, для чего это говорится. Но тем не менее, это весьма многозначительное признание буржуазной прессы. От этого, как говорится, никуда не уйдешь. Да, действительно, наше общество не знает такой социальной катастрофы, как безработица, как попрание самых элементарных прав человека, неуверенность в завтрашнем дне. Эй! Есть кто живой? Да есть или нет? Есть, не волнуйся. Да как же не волноваться? Иду смотрю, труба не дымит. Думаю, зайду проведаю. Когда Серафимы нет, мне нужно за тобой приглядывать. Она велела. Дура. Не говори глупости, ничего она тебе не велела. Ой, сам выдумываешь. Слезай давай с печи, а то сейчас испечешься, как затоплю. Печку летом? Ну ты даешь. Отвернись, я голый. Ой, давно я голову мужика не видала. Ну смотри. Совсем обрусел. Теперь на печке спит, а не в кровати. Подыхай, я боюсь вечного Серафимины белой подушки и все. Ясно. Упрямишься. Ну, давай. Сиди. А я-то смотрела, завидовала, думала, вот, два голубка. А ты оказался наполовину бродяга. Хотя нет. Просто чужак, которого занесло далеко от родины. Хоть и спишь на печи, а сибиряком все равно не стал. Да, Донька, ты права. Прожил я здесь полжизни, но все-таки тянет назад. Смотри, не вздумай Серафиме это сказать. Или опять пропасть в Латвии. Поеду, за уши назад притащу. Я дорогу знаю. Донька, да никто меня там не ждет. Да. Все хорошо. Ты чего? Все хорошо, Донька. Боже. Эдгар, я дома. Ну, наконец-то. Нет, это, конечно, хорошо, что ты внука хочешь порадовать, но разбрасывать стружку по полу не обязательно.
Да, и посуда, она же вся присохла. Надо будет потом зубами отдирать. Ну, неужели трудно сразу помыть? Ну, ты живешь как? Ну, говори, говори. Как свинья, так? Ну, посмотри, ты даже спишь не на кровати, а в каком-то тряпье на печи. Ну, это невыносимо. Проводить не выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Знаешь, твоя машинка, что я привезла Павлику, очень понравилась. Да? Да. Ну, представляешь, только на 5 минут. У него этих машинок так много, и все разные. И железные есть, и пластмассовые. Знаешь, Павлик, он Да, сейчас… Павлик, Настенька, Толик. То ты у Зои, то у Тани. Ну ладно, у Зои не так уж часто, она далеко, но Таня сама своими детьми уже не заботится. Ну, конечно, ну, есть же любимая мамочка. Тебе только делать так, да? И ты уже полетела. Не мигают, слезятся ответы. Как было бы хорошо, если бы мы жили у них. Ну, мы можем хоть сегодня вместе взять и переехать. Ну, что нас здесь держит? Ну, почему ты такой упрямый? Не хочу, и все. Все. Я тебя никогда Ты знаешь, как это называется? Это детский негативизм. Есть такое понятие в педагогике. Ах так? Человек только что вышел на пенсию и стал уже малым детем. Это ты хотела сказать, да? Эдгар. Что я там буду в городе делать-то? Выстаивать очереди, да? Эдгар, пойми, я нужна своим внукам. Знаешь, у меня в Риге тоже есть внучка, сын, невестка, которую я даже не видел. Эдгар, ты хочешь сказать, что мои внуки это не наши общие, да? А к твоей рижской внучке лично я никаких заслуг не имею. Знаешь, если ты так долго и часто будешь жить у наших дочерей, я уеду. Ты уйдешь, я уеду, и все. Уедешь? Хорошо. Уеду. Уезжай. Ты… Ладно, что уж там. Я не пропаду, не бойся. Меня вот обе дочери к себе зовут. И уеду, уеду. Меня там тоже кое-кто ждет. А, кое-кто? Да, кое-кто. Ага. Женского рода, да? Да хотя бы. Ну, езжай. Езжай, езжай. Да ты можешь уехать хоть сегодня, пожалуйста. И уеду. Уезжай. Все. залетевших отсюда, я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Извини. Ты меня извини. Ладно. Давай я тут убежу.
Ну сколько можно метаться? Может, сегодня и не привезут. Привезут. Раз сообщили, значит привезут. Всякое бывает. Всякое бывает. В армии? Где ж порядку-то быть, если не в армии? Как такое может случиться в мирное это время? Пойдем в дом. Мимо не проедут. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вечная память вашему сыну, погибшему при исполнении интернационального долга перед дружественной страной Афганистана. Господи, плевать я хотела на ваш долг. Вы моего мальчика загнали на край света. Вообще, вы мне согласие спросили? Вы у Виталика спросили согласие? Ты что, Виталик, таким же, как они стал? Да пусть, пожалуйста, пусть сами идут и воюют. Так нет же мальчишек. Мальчишек посылают на смерть. Господи, кто же мне его вернет-то? Господи, кто же мне вернет-то его? Кто вернет ему жизнь, а? Куда поставить? Куда? Куда? Где прохладнее, в погреб может. Это не имеет значения. Гроб цинковый, герметически закрыт. Подождите. Да, я туда. хочу видеть. Не надо. Покажите мне его! Я хочу видеть его! Вы что, не слышите меня? А может это не он, а? Виталий, а может это не он? Ну, ошибка какая-то-нибудь. Все верно, мать. К сожалению. Ну, случается ведь. Ну, ошибка, наверное. Это не он, наверное. Покажите же мне его! Cūka jākvai. Vai teļš? Vai abi divi? Saimniece jāsarunā no kolhoza ēdnieces. Dzirdi? Nu, taču saki kaut ko, nu atbildi man, nu tā kā mēms tiešām. Viņa gars ir ar mani, kad klusumā esmu. Tu dīdīdamās nejūti. Un ko viņš tev saka? Es ar viņu runāju. Atmiņas? Varbūt. Atceries. Viņš gribēja kļūt par kosmonautu. Ja lielais Vitālijs nebūtu viņu paņēmis sev līdzi uz Rīgu? Vienalga. No armijas neizbēgsim. Jāiet. Vai no kolhoza vai lidotāju skolas. Ja viņš tomēr būtu laimīgi atgriezies, tad varbūt arī tiktu par kosmonautu.
aizlidojis. Viņš tagad ir tur. Pie augšējiem cilvēkiem. Tu nepārdzīvo, sieva. Tev vēl 8 paliek vietā. Tā, ko tu runā? Katrs bērns ir savā vietā. Nevar taču būt cita vietā. Zini, varbūt mums tas viss ir tikai tāpēc, ka mēs svešu mantu iekārojam. Nē, mēs darām labu šeit dzīvotam. Tu paskaties, cik pamest un izdemolētu māju stāv riņķī. Viņiem jābūt mums pateicīgiem. Nevajag. Nekādas pateicības man nevajag. Man neko nevajag. Ka tik ar manu Vitaļiku nekas nebūtu noticis. Nu ko? Tiešā tēmējumā uz pili. Vai tu maz zini, ka tieši no šejienes ir cēlusies slavenā Nārbuļa cilts? Kādreiz slavenā baronese. Kādi Nārbuļi, kāda baronese? Skaidrs, ka neesat vietējā. Nu ko tad, tā teikt, olimpiskās cerības mūsu ciematā? Bravo! Treneris nav vajadzīgs? Treneris palika Rīgā. Bet man ir līdz viņa padomi. Un kā? Noder? Protams. Un kādās disciplīnās tad viņš tev trenē? Visādās. Nu tad sveiki. Kā tev sauc? Raimonds. Nu, Raimis. Un tevi? Sandra. Ja jau treneris palika Rīgā, tad jau pat arī esi no Rīgas. Es atpūšos tagad pie vecmāmiņas. Eglājos, esi dzirdējis? Ēdu visādus lauku labumus, uzpumpēju enerģiju. Labi, pumpējies. Klau, varbūt aizlaižam vakarā uz diseni? Labi. 9 būšu pakaļ. Nu, labi. Reku zirgi! Sandra! Au! Roka! Pagaidi! Labā! Ārprāts matamā! Nekas pāries, man arī sāp, Sandra! Man ļoti sāp! Pagaidi, es tūlīt kaut ko izdomāšu. Es apsīšos, varbūt mācis iet, es tev aizvedīšu. Bet es taču nevarēšu turēties! Man ļoti sāp! Pagaidi, Sandra, gaidi! Es izskriešu uz ceļu, dabūšu mašīnu! Gaidi! Kaut kā jocīga.
Ko šit nadēļ, idiot? Līdz pilsētai nevarētu meiteni, nu roka mūs motas apgāzās uz slimnīcu. Ну, крови нету, салоне спасибо. Нет, никакой крови. Где та девочка? Zini tā, varbūt, ka tu vari izbeigt. Tad, kad Rājums vēl bija maziņš, tad vēl tā, es saprotu, mātes sirds uztraucas, bet tagad viņam taču pār par 20. Drīz tev gadāklu atvedīs, bet tu te sēdi līdz rītam. Es nevaru aizmigt, kamēr no mājās. Nu, ko es tev blakus grozīšos? Tad tu pats arī negulēsi. Nu, viņš droši vien tagad krāts. Kādas daļļavas gultā un neprātā, ka mamma psiho. Tik daudz prasīts, lai sievietes gultā domāt par mammu. Gaidīt tāds mātes liktenis. Bet jā, nu. Mani neviens negaidīja. Pat prātā nenāca. Atceries, kad pie tevis? Nav īstais brīdis. Varbūt ļausim, lai brauca mašīna. Tas motis ir briesmīgs. Tik kaut kas nebūtu atgadījies. Labāk iesim gulēt. Uzlikšu Mārsilu teju, vieglāk aizmigt. Nē. Es jau sadzēros kafiju nedēļā uz priekšu. Nu, labi. Tad parunāsim. Rājums spekulē ar šnabi. Nevar būt. Jā. Drūz man sacīja. Vai nu tirgo ar uzcenojumu vai kreiso preci. Tāds kauns. Es neticu. Drūz teica, ka ziņošot, ja mēs nepieskatīsim. Nē, Rājums, protams, to dara ar bodnieces ziņu, un bodniece vēl augstāk. Un tādas sakarus iznīcināt ir... Varbūt, ka tu beidzot varētu sākt viņu audzināt. Ko tad es? Viņš jau no bērnības tev vairāk klausa. Man gribās pažēlot, kā nekā bez tēva. Bet kas tad es viņam visus šos gadus esmu bijis? Bārējs? Aizrādītājs, briesmonis? Negaid. Varbūt vai tā mamma pazīvē. Izliek kārts. Zini, es labāk piezvanīšu. Lai tev sirds mierīgāk. Tikai nezinu, uz kurien lai zvanu. Uz miliciju, slimnīcu. Nezinu nekur. Būs labi, meitiņa. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt.